Sveiki visiem, paldies, Valda. Es gatavoju to prezentāciju, man gribējās teikt, iedomājieties, ka es neko nezinu par publisko iepirkumu, un tas skats tiešām tāds arī ir. Mēs, teiksim, kā banka gatavojam piedāvājums līdz jaunā likuma spēkā stāšanās brīdim. Tas bija par aizņēmumiem. Tātad šobrīd aizņēmumu vairs nav publiskā iepirkuma likuma, teiksim, jautājums, ja. Mums, protams, arī ir jautājums bankā, kā jūs dabūsiet to saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu savā pusē. Bet tātad pakalpojumi, tāpat būvniecība arī, teiksim, no banku pakalpojumiem līzings, ja, protams, tie atkal ir publiskā iepirkuma likuma jautājumi. Un tad, likās pilnīgs tāds skats no malas, neko nezinu par jauno likumu, vairāk varbūt par kādu no procesiem. Iepirkuma kontekstā, kā jums liekas, kas varētu būt tas skaitlis 30? Dienas, vēl kādi varianti? Lapas, pareizi. Tātad man ir prātā viens no iepirkumiem, kāds valsts uzņēmums mums atsūtīja par depozītu, teiksim, kādu piedāvājumu, ja, 30 lapspušu nolikumu. Tanī brīdī man likās šausmas. To taču ir kāds rakstījis. Par to taču stundām viņš ir sēdējis, nabaga cilvēks, apstiprinājis vēl arī iepirkumu komisijā to visu. Tā vietā, kur faktiski, teiksim, tā pieredze ir tāda, kā mēs prasām bankai depozītu piedāvājumus, tad, kad bija labas likmes, tagad nav. Kā mēs to parasti darām? Variantis? Skaļāk nedaudz? Restīvi bankai, vai ne? Jā, labi, vēl varianti. Jebkurā gadījumā te ir tas jautājums par to efektivitāti. Ja? Tiešām tie ir zvani bankām, tie ir e-pasta banku sadarbības partneriem. Tas jau ir arhaiski, kad mums ir vēstules uz vienas lapspuses. Bet nolikums uz 30 lapspusēm ir jautājums, vai tiešām mums to vajag. Un tad tālāk es mēģināju sazīmēt, kāds tad ir šī brīža pieredzes ceļš no bankas puses, kā mums izskatās vispār tāda piedalīšanās iepirkumos. Un kur mums liekas, to visu var darīt savādāk. Ko mēs darām? Mēs skatāmies katru nedēļu IUB mājaslapu, kur ir attiecīgi sludinājumi. Tur ir vairāk trūkumu. Pirmām kārtām tā informācija netiek pasniegta tādā pārskatāmā veidā. Otrs, netiek dota saita, ka es uzreiz varu, teiksim, ieiet. Vai tas ir tur pašvaldības mājaslapa vai uzņēmuma mājaslapas un tam līdzīgi atrast ātrāk šo kontaktpersonu. Pēc tam mēs meklējam konkrēto pasūtītāju mājaslapu, pēc tam mēs meklējam kontaktpersonu, pēc tam mēs rakstam kontaktpersonām, teiksim, e-pastu, mums vajadzīgs ir nolikums. Ja? Un jūs paši saprotiet, katrā no šiem soļiem ir kaut kādi, faktiski liekās darbības. Ja? Un pats par sevi tas jautājums ir, kā mēs to varētu mainīt vai kā mēs varētu darīt tās lietas savādāk. Ir, protams, grūtāki un sarežģītāki iepirkumi, kā tā ir būvniecība, tāpat sarežģītāk noteikti ir IKT iepirkumi, sarežģītāk ir arī līzinga iepirkumi, un tur vienmēr ir jautājums arī par līguma projektiem. Ja? Tad, ko mēs noteikti sakām no pieredzes, nekad nebaidīties pirms iepirkuma vispār izsludināšanas, sagatavošanas, tomēr ar partneriem, kas varētu būt tie potenciālie piegādātāji, tomēr pārunāt, kas ir specifiskās lietas tajā nozarē, vai tas ir par līzingu, ja, par līguma projektiem, un arī varbūt ir ļoti daudz produktu, kur līguma projekti ir standartizēti, ja, respektīvi tad pasūta, piemēram, banku produktu ļoti daudz ir standartizēti līgumi, ja, tā skaitā arī līzinga gadījumā, un tur tiešām nevajadzētu jums lauzīt galvu un varbūt vienmēr tos līguma projekts izstrādāt savā pusē. Tā kā es teiktu tā, ka tajā līdzšinējā pieredzē ir tā, ka tā komunikācija kaut kur ir bijusi arī iztrūkums, ja, lai mēs varbūt izvairītos no liekiem jautājumiem, tā skaitā arī no bankas puses, piemēram, kā piegādātāja, tā skaitā no iebildumiem, ko mēs rakstam par nolikumiem. Ja. Protams, ka mēs esam novērojuši arī tā, kad ir iebildumi, kas faktiski netiek ņemti vērā un īstenībā nepamatoti netiek ņemti vērā. Bet tam par iemeslu ir citi kaut kādi apstākļi, piemēram, steiga.
Viss tas krasākais brīdis, ko mēs izjutām, kad jūs kā pasūtītāji, teiksim, steidzāt, rāvāt, ko vien var, tas ir Eiropas fonda apgūšanas perioda beigas. Ja. Tas bija tas 15. gads, ja, un tā bija ļoti sarežģīta pieredze, kur vai tas bija par kapitāla sabiedrībām, vairāk par siltumu vai par ūdens apgādi. Ja, tad šajos gadījumos, mums bija tādi gadījumi, kur tukšā vietā jūnijā nekā vēl nav, bet novembrī būs, teiksim, katlumā. Ja? Tas ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti. Ja? Nav tā, ka banka arī nesaprot to vidi, kurā jūs strādājat kā pasūtītājs, bet tieši tāpēc mēs arī vēl vairāk meklējam dialogu ar jums, lai mēs, teiksim, pārunāt gan to vēlmi, kas ir jums nepieciešama, gan arī, kur mēs varam teiksim, nākt ar kādu padomu pretī. Tā, ko mēs varētu visā tajā procesā mainīt un kā mums vēlmes, ja tā var teikt. Ja? Mēs redzam, ka ir vieta efektivitātei, ja, tātad, lai mēs darītu kaut ko vienā vietnē. Es viņu šobrīd saucu kā e-iepirkumi LV, es nosaucu pilnīgi brīvi portāls. Es apskatījos, ka varbūt arī Valsts reģionālā attīstības aģentūra Oļegs Filipovičs pastāstīs arī vairāk, bet ka tādas iestrādes jau ir. Tātad, nekāda Amerika nav jāizgudro, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka visiem spēkiem, visi, tā skaitā jūs, katrs arī savā pašvaldībā cenšaties izprast, teiksim, to vieglumu vai grūtumu iepirkuma procesā ne tikai no sava kā pasūtītāja puses, bet ka jūs arī paskatāties uz mums, kā uz piegādātājiem, cik mums tas ir ērti, un faktiski arī mūsu ērtums beigās būs jūsu ērtums. Ja? Es teiktu tā, ka jāvirzās uz to, ka iepirkumi tiek organizēti caur vienu vietni. Ja? Jo pirmām kārtām mēs izvēramies no tā, ka kaut kur klejo e-pasti, kaut kur klejo kaut kādi pieprasījumi, lūdzu mums atsūtiet nolikumu. Ja? Tā tad ir viena vietne, kur mēs sekojam iepirkumiem, tajā pašā vietnē, teiksim, ieklikšķinot, es varu atrast un paņemt šo nolikumu, mēs šo nolikumu apstrādājam, turpat mēs uzdodam jautājumus. Ja. Protams, varētu būt ideāli, ja, kad visi tie, kas uzdod jautājumus, tiek identificēti un attiecīgi atbildes aiziet jau visiem, kas ir uzdevuši jautājumus. Ja. Faktiski, lai procesu varētu veidot efektīvāk. Es nedomāju, ka šāds risinājums ir jāveido katrai pašvaldībai savā pašvaldības teritorijā. Es domāju, ka tas būtu priekš mūsu, tomēr arī ņemot vērā, cik liels vai mazas ir pašvaldības. Ja šī gadījumā tas vienotais risinājums no valsts puses, ko var izmantot pašvaldības, būtu ļoti ideāls. Ja. Tas būtu ideāls arī, ka mēs kā piegādātāji spējam šajā portālā iesniegt savu piedāvājumu. Ja? Mums katrā gadījumā tas laiks tikpat dārgs, cik jums. Ja? Bet ticiet man, ka man ir jārēķina, ka man tagad no pulkstenes 10 vai 11 ir jābūt tur fiziski, ja? Iesniegt to piedāvājumu līdz tam. Ja? Tomēr tas ir laiks, tas ir jebkuram laiks. Ja? Ir bijuši gadījumi, piemēram, citi banku kolēģi ir teikuši, mēs taču nezinājām, ka labo ceļu uz Gulbeni. Vai ne? Un tur 5 luksofori, un viņi brauc, un, protams, ka nokavē to iesniegšanu, un viss darbs, vai ne, kas ir ar to piedāvājumu, ja, tad viss ir vējā. Tātad šeit iesniedzot elektroniski, mēs to laiku ekonomējam. Turpat mēs saņemam apakaļ arī šo atbildi, kurš tad ir uzvarētājs, tā tālāk. Es nebaidos šī vārda, es uzrakstīju, ka tas arī mazina korupcijas risku, respektīvi elektroniski tā piedāvājuma izmantošanu. Bet viss jau būtu ļoti skaisti un ļoti rožaini, bet vai tā ir? Nav. Ir dažas lietas, kas ir jārisina, lai tāds, process varētu strādāt. Un
Tāpēc ir vairākas, teiksim, jautājumi, kas mums traucē to e-piedāvājumu iesniegt. Piemēram, viens ir jautājums par galvojumu, arī par garantijām. Ja? Arī mēs no savas puses šobrīd bankā pētam, cik daudz, teiksim, gan civil likums nosaka, ka, teiksim, galvojumam ir fiziski jābūt parakstītam dokumentam no personas. Ja? Vai attiecīgi mēs varam, šeit ir kaut kādi dokumenti, ko pieprasa piedāvājumos, kas pagaidām mēs nevaram to dokumentu veidā iesniegt. Ko mēs vēl redzam, kas ir jārisina? Respektīvi, elektronisko dokumentu aprites kabineta noteikumu un pretstatā iepirkuma pats process. Ja? Tas, ka dokumenti ir jāatver tur atklātā, sēdē un tam līdzīgi. Iesniedzot e-piedāvājums, tā tad tiek fiksēts laiks. Manuprāt, to vajadzētu kaut kā atrunāt arī normatīvos aktos, ja, ka tas ir tas laiks, un mēs to uztveram kā atklātu, teiksim, iesniegtu piedāvājumu. Šie vārdi, tas ir citāts, cauršūts, caurauklots. Tad, kad mēs tagad saņemam tos nolikumus bankā, mēs tiešām tos vārdus jau kā anekdoti, ja? Cauršūts, caurauklots. Man ļoti gribētos, ka arī jūs pašvaldībā pievērst uzmanību tam, ka mēs varētu no šiem vārdiem izvairīties, vai vismaz sākt izvairīties. Es šodien lasu tos nolikumus, pat tagad, man liekas, pirms mēneša bija arī no valsts institūcijām, ir tikai viena alternatīva. Man nav iespēja iesniegt elektronisku piedāvājumu, un man ir jautājums, kāpēc? Kāpēc nav? Kur ir tās alternatīvas? Ja? Arī tad, ja tur nav jautājumu par garantijām vai par galvojumiem. Ja? Es ļoti gribētu, lai pēc šodienas arī šīs prezentācijas jūs pavērtētu savus procesus, iepirkumu un īpaši to, kā nolikumi tiek sagatavot un padomātu par tām alternatīvām tiešām, lai virzītos uz šo elektronisko piedāvājumu saņemšanu. Vai tas būtu izmantojot valsts radītu risinājumu un infrastruktūru, vai kaut kā šobrīd vēl caur savu pašvaldības procesu, bet nodrošināt tomēr savādāk to procesu virzībā uz elektronisko iepirkumu. Tas man būtu viss. Paldies! Paldies, Ilze!